Ingmārs Stankevičs, TV3 ziņas. Arī Eiropas parlamenta vēlēšanas nav aiz kalniem. Tās notiks nākamā gada vasaras sākumā. Pēc tam tiks nominēts arī kandidāts uz prestižo Eiropas komisijas prezidenta amatu. Vairāk kārt izskanējis, ka šis kandidāts varētu būt arī Valdis Dombrovskis. Taču pagaidām prognozēt šādu varbūtību ir pāragri, aizvien pārāk daudz nezināmo. No Briseles ziņo Dāvis Valdnieks. Kaut Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis pat pēc savas atkāpšanās par saviem nākotnes plāniem ir visai nerunīgs. Šeit Eiropas parlamenta gaitiņos top skaidrs. Valdis Dombrovska iespējas ieņemt Eiropas komisijas prezidenta amatu ir visai augstas. To netieši apstiprina arī ļoti ietekmīgas Eiropas institūciju amatpersonas. Valda Dombrovska iespējamais starts uz Eiropas komisijas prezidenta amatu apspriests daudzkārt, taču pat dienā, kad viņš atkāpās, atbilde par nākotnes plāniem bija ierasti izvairīga. Tālākos plānus pašreiz es vēl neesmu apdomājis. Eiropas līderi Dombrovski ciena un atkāpjoties pēc Zoltūdas traģēdijas, viņa tēls Briseles acīs tikai uzspodrināts, taču ar to nepietiek. Eiropas Tautas partijas grupai, kurā ietilpst arī Dombrovska vienotība, ne tikai labi jāstartē Eiropas parlamenta vēlēšanās nākamgad. Dombrovska kandidatūrai, ja to vispār izvirzīs, jāpatīk arī citām dalībvalstīm. Turklāt beigās par izvēlēto komisijas prezidentu jānobalso 376 Eiropas parlamenta deputātiem. Balsu skaits nozīmē, ka par jānobalso deputātiem no grupām ar dažādu politisko pārliecību. Tāpēc premjera atkāpšanās papildu iespējas tikt amatā visticamāk nenodrošinās. Cilvēki jau virzība pa Eiropas, struktūru karjeram armatā nosaka, jo tomēr tā ir ļoti tāda kolektīva darbība. Pirmkārt, jābūt ievēlētam, partijai jāvirza, tad partija grupā. Tiesa pēc politiķu vidū ietekmīgā Eiropas parlamenta ģenerālsekretāra Klausa Velles vārdiem, protams, ja Dombrovska labais tēls ļaus viņu izvirzīt augstajam amatam, tad ar balsojumu parlamentā lielu problēmu nebūs. Viena lieta, ko es varu pateikt, ka Dombrovska kungam ir liels atbalsts Eiropas parlamentā. Viņš pats šeit ir strādājis arī aktīvi piedalījies budžeta komitejas darbā. Tāpat viņš uzņēmās valdības vadību ļoti grūtā brīdī un mainīja ekonomisko situāciju. Par to viņam ir dažādi partiju atbalsts. Nevaru komentēt par viņa atkāpšanos pēc ēkas sabrukšanas Latvijā un viņa karjeras iespējām, taču tam, ko viņš ir darījis, ir ļoti plašs atbalsts parlamentā. To, vai vadošie spēki Dombrovski izvirzīs Eiropas komisijas prezidenta amatam, visticamāk redzēsim nākamā gada sākumā. Tiesa, daudz ko varētu noteikt arī konkurence par Eiropas amatiem pašā vienotībā, kas, kā jau iepriekš ziņojuši mēdī, ir augsta. Dāvis Valdnieks, Rolands Polītis, TV3 ziņas no Eiroparlamenta Briselē.